Čau visiem! Nu ko, 1. maijs ir burtiski rīt. Mēs agri no rīta ieskrējām pafilmēt, lai varētu redzēt kaut ko arī ekrānos. Un mums uz laivas, protams, ir jaunais Active Target 2XL. Nu ko, sāksim mēs ar to, ka salīdzināsim Active Target 2 un Active Target 2XL. Es viņus uzliku tagad režīmā forwards un vienkārši uz leju, jo šitam nekas nav jāregulē, kad viņu uzliek uz forward un skats uz leju. Mēgsim ūdenī, iemetīsim mānekli, pastīsimies kā, vai atšķirās uz ekrāniem māneklis vai neatšķirās. Sāksim ar to, tad pāriesim pie skauta, paskatīsimies, kas mums tur, kāda mums tā bildīte reāli dabā ir, jo ziemā tur bija augsts, lai gan tagad arī ir -1,5. Pamēģināsim paskatīties, kā tur dabā izskatās. Tā kā, aiziet, skatāmies. Tā, baisi augsti, bet, neko darīt, aukla apledo šorīt. Stāsts tāds, tagad ir uz 10. ekrāna. Uz 10. ekrāna mums ir XL, uz 12. ekrāna mums ir Target 2. Pamēģināsim iemest mānekli, salīdzināsim, kā kurā var redzēt. Nav īsti korekti, jo uz 10. viņš vienmēr mazāks izskatās. Mērogs vienkārši mazāks, bet principā varēs saprast. Es mēģināšu iesviest stipra straumi, tāpēc metīšu tieši pret straumi. Tāda ekrāna. Tā, mēs tagad sagāzāmies. Pagaids, pataisnošu. Tā, ko aiziet, es tad metu. Mānekli māķu nav, tā kā visas zīvis necietīs. Te var redzēt, ka plunkšķi, protams, otrajā redz labāk. Un es pieļauju, ka nedaudz labāk redz arī pie grunts to mānekli. Lai gan te tas mērogs ir tāds krietni lielāks. Bet es neteiktu, ka XL-ā neredz mānekli. Redz. Bet vecajā tālumā redz bišķīt labāk. Un tad, kad pienācām tuvāk, tā bildīte ir diezgan identiska. Tur nav tādas kaut kādas graujošas atšķirības es neredzu. Labi, es tagad novilkšu pa pusūdeni, vēlreiz pamēģināsim, pastīsimies, kā izskatās. Tā, es mēģināšu trāpīt, skilu vēl nav, sezona vēl tikai sāksies. Te var redzēt. Jā, tomēr Target 2 rāda bišķi labāk mānekli. Bišķīt lielākā mērogā viņš viņu rāda. Vai tas ir dēļ frekvencēm vai dēļ kā, man tā grūti spriest. Jā, ejam tuvāk. Man bišķīt tā kā paralēli stāv devēja, viņi varbūt ne ideāli precīzi rāda vienā virzienā. Tā, labi, es vēlreiz novilkšu gar grunti, tā kontrolē. Tā uzmetīs tālāk, bišķiņ, kad 20 pāri. Jā. Tur mēs plunkšķi redzam, tur mēs plunkšķi neredzējam. Māneklis parādījās. Abos. Tā, es palaidīšu tagad lejā pie grunts. Bet redz, struktūra labāk redz tomēr XL-ā. Tur ir kaut kāds zariņš, iesprūdis. Dēļ tās frekvences acīm redzot, tomēr tā izšķirspēja labāk, ja grunti skatīties gribās. Tagad es tā klasiski velku gar grunti, tā kā, priekš zandarta. Tā, te redz visu ceļu. Īstenībā tur arī, kur es redzēju viģiks, kur bija ierakstīts, ka tā staru līmējuma vietā tur baigi pazūd. Nezinu, kas tur pazūd. Es tieši tagad vedu pāri tam staram. Nekas tur nepazūd. Oi, zivs! Nē, nav tā zivs. Kas tas bija? Nesapratu, bet, labi, nav svarīgi. Ko, es varu vienu secinājumu izdarīt. Target XL arī tikpat labi kā veco var izmantot arī forwardā. Tur nekāda problēma to nav. Bišķīt gan jau, ka ir jāpiešaujās pie tā, kad māneklis ir nedaudz mazāks. Un mums ir baigi duļķenais ūdens īstenībā tagad. Siltā ūdenī un labos ūdens apstākļos gan jau, ka atšķirība nebūs. Varbūt pat būs otrādāk. Es to tā nevaru apgalvot, bet var būt. Bet viņu var lietot normāli, kā mēs parasti esam pieraduši lietot. Plus vēl bonusiņš viens foršs šitajā režīmā ir, ka mēs varam paņemt viņam to reverse diapazonu un nolikt, piemēram, uz 8. Un, labi, 8 tas ir maz, noliksim tur 20. Piemēram, šajā brīdī, kur mums rāda 0, tajā vietā mums atrodās uz ekrāna devējs. Un tad ir fiška tāda, ka pagriežam šķērsām laivai, braucam, meklējam zivs, un mēs redzam abas puses vienlaicīgi. Mums nav jāgroza
visu laiku devējs, nu tas, ja tu viens brauc laivā un baigi meklē, nu parasti viena pusi pārsvarā skatās. Te var skatīties abas, un ja tu viņu grozi, tad tu redzi tādu plašāku to loku. Jāatcerās, ka devējs rāda 180 grādus. Tā kā nu, uz abām pusēm mēs redzam vienādi. Varam nolikt pa vidu vispār to devēju, un visi forši, tu redzi abas puses. Tā kā, nu, tas tāds bonusiņš labs. Tādēļ es pieļauju, ka tādēļ vien var pieciest to, ka māneklis ir nedaudz mazāks mērogos. Bet tu vismaz redzi pilnu to bildīti. Tev nav jāmokās ar grozīšanu baigi. Nu, tas tāds plusiņš forwardā. Principā secinājums viens. Forwardā ar viņu strādāt var, viss ir kārtībā. Tagad es likšu skautā, mēs pabrauksim, tagad palietosim vienlaicīgi. Target 2 man būs forwardā un augšā būs XL skautā. Pastīsimies, kā tā bildīte ir un kā to visu var darīt. Tā, nu ko, tagad man viņi bija salikti paralēli abi viens otram. Tādā veidā. Tagad darām tā, ka mēs vienkārši pagriežam viņu uz augšu. Te ir tādas baltas atzīmītes. Var redzēt? Jā. Baltas atzīmītes. Un mēs pirmo noliksim viņu, pēc tam šeit atklikšķinam tādu slēdzīti, noliekam viņu, uz otru pusi, noliekam viņu skautu režīmā. Tagad viņam ir divas iespējas, divas atzīmītes oriģinālajā kronšteinā. Šis ir uz pašu leju novirzīts. Neatceros grādus, es mērīju nesen. Nu, labi, nav svarīgi. Ieliekam viņu atkal aiztaisam ciet, lai viņš neizkustās. Un tagad sanāk tā, ka man šis skatīsies forwardā, šis skatīsies skautā. Un liksim viņu iekšā un brauksim. Nu ko, tagad es vienkārši tagad neko īpaši nedarīju, es pagriezu uz augšu skautā, pārslēdzu skautu režīmu. Un tad es jau pirms tam jau biju iebraucis, pamēģināju. Patiesībā ir tā, ka te ir ļoti svarīga palete. Es tā kā, nu, visas paletes tā kā apskatījos. Un te viņas ir daudz dažādas. Sarkanā interesanti izskatījās. Bet galā es tajā eksperimentējot, es atklāju, ka man šķiet, ka trešā ir visoptimālākā. Tālāk pa iestatījumiem es saliku tā. 35 uzliksim 30. Nu, tas nozīmē, ka mums ir 24 uz katru pusi, un viņš kaut kā 30 ir pašā maksimālais attālums. Reku jau zivs steigā, bet zivs mēs vēl pavērosim. Nu, te tas bonusiņš, ka var redzēt, kur tā zivs peld, kur viņa parādījās. Tieši kā laikā viņa mums atnāca. Nu, ko tagad? Jā, tur ir viena vai divas. Pagriezīsim bišķiņ, lai tuvāk centram ir, varbūt labāk varēs redzēt. Nē, sānā bija labāk. Labi, es vēl paregulēšu. Mums ir tā, ka mums tas šajā režīmā te vajag kontrastiņu visu laiku dzenāt uz priekšu atpakaļ. Jo ir tā, ka ja ir tumša, ja grunts ir smilts vai, piemēram, dūņains, kas ir pamatā, smilts un dūņu slānis virsū, tad tā bildīte ir baigi melnā. Tad to kontrastiņu jāceļ ir augšā, lai kaut ko redzētu. Bet ja mēs uzbraucam uz tīriem akmeņiem, klints vai uz kaut kādām tādām noskalotām virsmām, tā kā man te dolomīta klintis, piemēram, tur ir baigi gaišs, tad atkal jāgriež tas kontrasts ir uz leju. Tā kā te visu laiku ar kontrastu jāstrādā ir, lai kaut ko saprastu. Nu tā, un tad mēs varam arī vienkārši grozīt, protams, viņu. Šobrīd ir tā, ka forwards man atrodas šeit, un viņš skatās tieši pa vidu ekrānam uz priekšu. Tas man ir forward režīms. Nu, tas nozīmē, mēs te ieraugam zivi vai te ieraugam zivi. Mēs viņu varam pagriezt tā, lai mēs viņu redzam arī otrā ekrānā vienlaicīgi. Jo es konstatēju vienu faktu, ka interesanti, mēs diezgan daudz braucam zivīm garām, jo izrādās, ka liela zivs izskatās liela, bet patiesībā, tā, ka mēs viņu redzam skautā no augšas, viņa varbūt ir maziņa. Vai arī bija tieši otrādāk gadījums. Brekšu barā stāv zivis. Tu baigi tur neko neredzi, bet šitajā ekrānā varēja redzēt, kad ir pelāģiskā zivs, kura ir plēsoņa starp visiem brekšiem noslēpusies. Jo viņš stāvēja tā kā forward režīmā ar galvu uz priekšu, tā kā ar galvu uz devēju, un nevarēja neko saprast. Nu ko, pamēģināsim pabraukt. Es ar pilotu mēģināšu pabraukāt, pastīties. Skauts jau, protams, ir domāts tādām seklām vietām, lai gan šobrīd arī 6 man ir. Fona dziļums ir 6. Un tagad mēs braucam, skatāmies.
Un tagad ir tā, ka ir maksimāli uz leju pagriezts devējs. Attiecīgi, tā bildīte mums ir šāda, ka mēs tā realitātē redzam kaut kādus 1,10 m tādu pusapli, kas ir, kas labi izceļ zivis un smuka redzēt grunti. Tāda ir apmēram tā bildīte. Zivi gan te nav jāatzīst šobrīd, bet gan jau kaut kāda breksaini parādīsies, viņus visus smuko redzēt. Mēs varam aizbraukt tur, kur zivis bija atpakaļ. Nekas mums netraucē atskaitot sauli, kas spīd ekrānā. Laicīgi iebraucām, bet kamēr filmējām, tikmēr jau ievadu, tikmēr jau ir saule augšā. Cerams, ka varēs vēl redzēt. Pēc tam es pagriezīšos uz otru pusi, paņemsim bišķīt lēnāk, lai nav tāda steiga. Ko te var redzēt? Patiesībā te var redzēt to, ka skautā baigi smuki, ja vajag pieregulēt, var redzēt visus akmeņus. Te pilnīgi tā bišķi pa košu. Te ir kaut kāds akmens. To struktūru var redzēt. Un tagad ir tā, ka mums ir kas tā pa zivtiņu rekur. Tā ir zivs vai tas ir kaut kāds? Es mēģināšu nobremzēt. Tā ir zivs un pie tam ļoti liela zivs, tas ir sams. Rekur viņš ir. Jā, tas ir paliels uz grunts. Un ja mēs viņu iegriežam centrā, tieši šobrīd šajā ekrānā es redzu, kur viņš ir. Jā, tas ir sams, pie tam normāli izmēra zivs. Tur mums paveicās. Atradām smuku zivi. Ko šitien var redzēt tagad? Kur viņš ies? Es pagriezīšu bišķīt tā. Jā, tā zivs tur iet kaut kur savā nodabā. Tagad viņš ir pa kreisi, es varu uzgriezt virsū viņam. Jā, kur viņa iet projām. Pie tam attālums līdz zivī 20 metri. 22 pat ir. Īstenībā diezgan koša grunts un ne tik labi redz to zivi. Bet tas ir sams, jā, tas ir sams. Gara dēsa. Ir apstākļi, pie kuriem tā zivs ir vēl labāk redzama. Es parādīšu. Tagad mums devējs ir paliekts maksimāli uz leju, cik Kronšteins atļauj. Bet es te eksperimentālos nolūkos pamēģināju pabraukāt viņu pagriezu maksimāli uz augšu. Tā, lai otrā strīpiņa ir uz augšu. Viņš ir sagriezts maksimāli, cik iespējams uz augšu. Un tad tā bildīte palika pavisam savādāk. Jo kādreiz es domāju, ka vajag, lai viņš tā kā uz leju, lai tu labāk redzi to reliefu. Bet tam man pieleca, kā man ir tas reliefs, man jau zivis jāskatās. Lūk. Ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam to, ka mēs daudz labāk redzam platāk visu. Grunti mēs redzam, protams, ne tik labi vairs. Tā izšķirtspēja, par cik mums lielāks laukums ir redzams, bet par to mēs tagad fantastiski redzam zivis milzīgā attālumā. Tas ir rēķiniet 24 metri uz katru pustrīdu, arī kaut kā 25 uz priekšu. Tas nozīmē, ka mēs, ieraudzīsim, ja tas sams vēl te būs. Nē, sams ir jau aizgājis. Sams vairāk nav. Ko sec? Rekur nāk viens klāt. Rekur viņš ir tajā ekrānā ir. Vienmēr sakot, tās baltās strīpiņas, kuras tur peld, tās ir zivis. Un pie normāla zivs izmēra var redzēt, kur viņam ir galva, kur viņam ir aste, uz kuru pusi viņš peld. Baigi interesanti īstenībā. Kāpēc mēs agrāk ignorējām šo te visu lietu, es nezinu. Tas ir dīvaini, bet man ļoti iepatikās. Es jau te domāju, ka šitas ir tāds game changers atkal visādu zivju copē. Jo kādreiz man likās, labi, ar šito varēs braukt pa seklumu un tagad skatīties līdakas. Jo man interesē tās līdakas, kuras uz grunts guļ. Bet nē, es pēc tam iebraucu dziļumā un pabraucu pa savām pelāģiskajām točkām. Un arī bija bišķīt pārsteigts. Tā kā, aizbrauksim tagad uz to pelāģisko vietu. Parādīšu, kā tas izskatās. Ko mēs nostājāmies te, patiesībā ieraudzījām zivs, apstājāmies. Vienkārši parādīt vecajā targetā. Te apkārt zivis ir diezgan visādas. Mums gan šobrīd vēl laiva griež pret vēju, bet es pēc tam parādīšu, kā izskatās, kā tā zivs te staigā. Te var redzēt visapkārt visi tie baltie, kas tur staigā, tas ir zivis.
Un tad, kad laiva nostāsies, tad būs labi redzams, ka var redzēt, uz kuru pusi kura zivs peld. Tās nav lielas zivis, bet nu vienalga. Ir tā, ka grunti mēs neredzam praktiski vispār. Mums ir melna bilde apakšā, jo te ir dūņains un te ir līdzens pilnībā. Te nav staramais kā aizķerties vispār. Bet par to mēs redzam zivis. Mēs vienkārši visur redzam apkārt zivis. Tā, es tagad apturēšu, lai viņas pastāv mierīgi. Un te var redzēt, kā viņas rekur peld viena pa labi. Nu, viņas tā kā pa kreisi rekur peld. Un te var redzēt vienkārši to virzienu, kurā tā zivs iet. Pie tam tā zivtiņa tāda neliela, te tāda breksēna ir. Visticamāk, es te plēsoņu nevienu tā īsti neredzu, bet breksēna rekur iet, rekur viņš mierīgi iet pa kreisi. Un ja mēs uzgriežam virsū staru, pa centru viņu paskatāmies. Viņa tur tieši tajā līmējuma vietā pazūd, bet mēs viņu redzam targetā. Tā viena ir liela zivs. Nē, tur ir divas. Un šeit smuki var redzēt, ka tur ir divas zivs patiesībā. Viena mazāka, viena lielāka un vēl viena maziņa. Nu, tā kā tas bariņš tur kaut kur soļo savā nodabā. Mums gan ir laiva bišķiņ griež, bet ja stāv mierīgi, tad var saprast, uz kuru pusi zivs dodās. Nu, tā interesanti. Un ja mēs samazinām, piemēram, mērogu, tad mēs to zivi redzam lielāku. Ja mēs uztaisam 24, tad viņa ir mazāka, bet viņa ir, smuki redzama, kā tas viss. Tā kā nav tā, ka viņš ir tikai seklumam domāts. Nu ko, eksperimentu pēc es vēl iebraukšu seklumā pastīties. Piebraukšu pie kantas klāt. Tā kā, kopumā jau baigi interesantā tēma. Man jau liekas, ka es viņu šogad tā arī lietošu, ka man uz forwardā stāvēs otrais targets un augšā skautā stāvēs XL. Kāda smuka zivs reku bija. Mēs viņai reku braucam pāri, jā. Tas ir viens. Tā. Bildīt, respektīvi, baigi interesantā ir. Tagad pieiesim tuvāk krastam, tur, kur seklāk, 6 jau palika. Tagad mēs jau sākam grunti tā kā redzēt. Bet grunts ar te dūņaina tāda, te viņa tā baigi neatstarojās. Var tādus gaišākus pleķus redzēt, tas ir kaut kāds, gaišāks noskalots posmiņš. Šitas varētu būt forši, ja meklē akmeņu čupiņas kaut kādas asariem. Tā, tagad mēs iebraucām 4 metros. Un par cik tas devējs ir pagriezts uz augšu, mēs to grunti tik labi neredzam, bet par to zivs mēs redzam. Pie tam var labi redzēt arī zivju bariņus dažādus, ieskaitot asarus un tam līdzīgi. Šis ir tā kā klasiskais veids, rekur var redzēt, ka tā zivs viņa rekur noslēpusies uz pašas grunts. Tagad tā mūs aizgriez, pagais apturēšu. Rekur pa grunti iet kaut kas, un šeit mēs viņu redzam, kur viņš iet. Tagad viņš ir stara centrā. Un te pa grunti zogās zivs viena. Tā, es neredzu. Jā, rekur ir. Viņa nav liela zivtiņa, bet mēs tāpat viņu smuki redzam. Ja mēs pagrieztu tagad to skautu uz leju vienu to klikšķi, tad mēs labāk redzētu dabīgi to bildi, bet mēs redzētu tikai tādu šaurāku posmu. Tā kā, manuprāt, liederīgāk viņu skatīties platāk, vienkārši redzēt zivis, nevis kaut kādus akmeņus vērot. Jo arī to zivi, kas ir pie grunts nogulusies, viņa arī būs redzama. Nav tik traki, viss ir labi. Tā kā, tie ir tādi īsumā man tie pirmie secinājumi. Rīt dabīgi, ka mums ir pirmā kaujas diena, braucam iekšā, un tad jau mēs viņu jau padzināsim jau tā nopietnāk. Man bija jāpavēro, kā māneklis izskatās un tam līdzīgi, tā kā pilnīgi noteikti būs vēl kino par šo tēmu. Tā, ko es vēl varēju piebilst? Vēl viena lieta ir. Ir vēl viena lieta, kā jūs pamanījāt, man tagad ir ieslēgti 3 targeti vienlaicīgi. Te stāv 2 devēji, tur stāv 3. Man nav ekrānos neviena traucējuma. Vispār nav. Vienmēr sakot, es atkodu, kā izdarīt tā, lai nekas netraucē nekam, lai viņi savā starpā draudzējās. Viņi nosinhronizēti un viņi tagad perfekti strādā. Tā kā pie manis šobrīd var nopirkt jebkuru no Laurents aparātiem, devējus, pie manis viņus var uzlikt, un es varu uztaisīt tā, lai jums ir perfekti bildīt uz ekrāniem. It īpaši, ja ir 2 ekrāni. Tā kā, kaut kā tā, tiekamies uz ūdeņiem. Tā.